Sīnepju graudiņš, vārds katrai dienai. Brīnums tavā rokā. Šodienas rakstu vieta. Šeit ir kāds zēns, tam ir 5 smiežu maizes un 2 zivis. Bet kas tas ir tik daudz ļaudīm? Jāņa evaņģēlijs 6. nodaļa, 9. pants. Šodienas pārdomas. Šodienas raksturvietā lasām par puiku, kuram vecāki bija iedevuši līdzi maltīti, 5 maizes un 2 zīvis. Tajā dienā zēns, savas ziņkāres vadīts, atradās pūlī, kas bija sapulcējies ap Jēzu. Brīdī, kad Jēzus bija nolēmis paēdināt vairāk nekā 5000 cilvēku, puika noticēja brīnumam un atļāva iedot savu necilo maltīti Jēzum. Kad zēna mazumiņš nonāca Jēzus rokās, tas pārdabiski pavairojās tā, ka ēdiens pietika visiem klātesošajiem, un vēl 12 grozi palika pāri. Šis stāsts mums atklāja vismaz 3 lietas par šo zēnu. Pirmkārt, viņš tuvojās Jēzum. Otrkārt, viņš uzdrīkstējās ticēt pārdabiskam risinājumam. Un treškārt, viņš ielika Jēzus rokās visu, kas viņam bija. Reizēm vajadzības mums ir tik lielas, ka tikai brīnums tā spēj apmierināt. Tādos brīžos vienmēr atceries, ka tavam Dievam viss ir iespējams, un pārdabiskais ir viņa mīļākā nodarbošanās. Šodienas lūkšana. Tēvs, tu redzi manas vajadzības, un tu redzi arī manas iespējas. Es lieku tavās rokās sevi ar visu, kas man ir. Es izvēlos ticēt brīnumam, un jau tagad pateicos par pārdabisku un dāsnu risinājumu, jo zinu, ka tu esi uzticams. Jēzus vārdā. Āmen.